bērns ir sācis forši attīstās, viņš ceļās kājās. Tomēr mēs uzturamies iekšā. Nav obligāti apavi, jo tur ir ļoti, ļoti svarīga tā bērna attīstība. Bet tad, kad viņš ceļās kājās, viņš sāk pirkstiņus, tā kā viņš pieceļās, un tagad viņš mēģina kaut kādu līdzsvaru noturēt. Viņš ļoti daudz ar pirkstiņiem ķerās grīdā. Viņš sāk attīstīt visus lielos garos muskuļus. Viņš ar papēdīti mēģina atrast līdzsvaru un balansu. Bērniņš ļoti intensīvi mācās. Un kur viņas dabūna to informāciju? No pēdiņām. Tā vien ir iespēja, bērnam ir jādod pēc iespējas naturālāka vide, lai viņš to varētu darīt tātad ar basām kājām. Ja bērniņš ir jau tajā laikā, kad, teiksim, var iet ārā, un tas nav laukos, bet ir, sociālā kaut kādā vide. Mēs sākam domāt par apaviem. Tie pēdējie tādi pētījumi ir, ka tāds konkrēti bērnu liekam apavos no 3 līdz 4 gadiem, jo līdz tam viņš ļoti intensīvi attīsta visas, motorās spējas. Apavi ir feini, bet, jāvērtē viņu nepieciešamība. Ir bērniņi, kas jūtās ļoti nestabili. Ko var darīt, ir ar to kurpīti palīdzēt viņam to stabilitāti sajūt. Viņš piecelsies, papēdīts viņu smuki noturēs, un tas bērniņš vienkārši sajūtīs bišķiņ lielāku stabilitāti. Apavs ir kā palīģi ierīce, viņš tiešām ir kā palīgs, kas atļaus tam bērniņam veikt kaut kādu vienu uzdevumu, bet nevajag uzskatīt, ka tas uzdevums tam bērnam ir jāveic visu dienu. Mēs viņam kaut kādu laiku dodam to apaviņu, viņš pieceļās pastāv, un tad mēs atkal viņu ņemam nost. Tajā laikā, kad bērniņš sāk celties, viņš arī ļoti aktīvi rāpo. Un apavs viņam varētu samazināt to ērtību. Pamēģinam paši parāpot ar apaviem, īstenībā baigi viegli nav. Un tad viņš to svarīgo funkciju, kur viņam attīstās visa plecu josla, lāpstiņas, viņš vienkārši nogriež, jo mēs viņu pārāk ātri gribam ielikt tajā staigāšanas stadijā.